Labrīt! Man ir liels prieks atkal tevis šeit sveicināt. Šī nodarbība šodien mums būs stāvus, tāpēc es tev aicinu ieņemt ērtu pozu un aicinu apstāties tā, lai tavas pēdas ir paralēli viena otrai. Un mēs sāksim ar to. Uzliks plaukstas uz sirds, nedaudz piever acis un sajūties, kā tu jūties. Vēd dziļi mierīgi ieelpu un izelpu. Sajūt savu fizisko ķermeni, sajūt plaukstu siltumu uz sirds. Ieklausies sevī, ieskaties sevī. Ļoti labi, šajā mirklī var vērt vaļā acis un izapļojam plecus uz aizmuguri. Un uz priekšu. Un aicinu tev iesaisties vēl nedaudz dziļāk. Ceļos ar rokas līdz sev priekšā, plaukstas kopā. Un ko mēs šajā mirklī darīsim? Mēs celsim vienu roku braukšu uz aizmuguru un skatieties līdz rokai. Un ieelpa roka ceļās uz augšu, nāk atpakaļ, izelpā. Un uzreiz mainam otru roku, ieelpa roka ceļās uz augšu. Un tad, kad roka sāk virzīt uz leju, ir izelpa un skatieties līdz rokai. Un turpin. Un vēl vienreiz ar katru roku. Mēs iesim tālāk, var iespurināt rokas. Tālākas sāspringums ir tas tāds. Sākās tās rokās izplūst ārā. Ļoti labi. Un pārbaudāt, ka lai tās pēdas ir paralēli viena otrai. Un kā tojās pavasaris, aizsēksim vienu vingrinājumu. Tieši pavasarim atvēties pavasarī. Un saliec plaukstas virspuses kopā. Tā būs mūsu sēkliņa, kuru mēs liksim zemē, lai tā aug un attīstās. Šajā mirklī var iedomāties, varbūt ir kāda ideja, kāds projekts, ko tu gribi realizēt, kas ir tādā vēl tikai idejas līmenī. Un paņem šo ideju, iedomājies, ka tā ir sēkliņa. Šīs te plaukstas kopā ar ārpusēm ir šī sēkliņa. Un lieti to zemē. Laicies uz leju. Tur lieties, cik tālu tu vēlies, ja taviem ceļiem nepatīk lieties līdz lejai, neliecies. Man patīk izkasnāt savus ceļus, es noliešu līdz pašai zemē. Šo sēkliņu mēs iedomājies vizualizē, kā tie liec zemē. Un ar ieelpu tu celies augšu. Ļauj, lai šī sēkliņa sāk dīgt, ar rokas cel augšu. Ir ieelpa, joprojām liela dziļa ieelpa. Un izelpa. Ar nākošo ieelpu, rokas cel augšu. Ieelpa. Un izelpa, rokas iet uz leju un atkal veido šo te sēkliņu un iet leju. Turpin elpot, ieelpa celies uz augšu, ļauj sēkliņai dīgst, vairošās par augu. Un tas izplaukst, izelpa, atveries.
Ar nākošo ieelpu savāc augļus. Un jaunās sēkliņas liec noglabāties nākošam pavasarim. Atkal sēkliņa liec zemē, tā sāk tīkt, ieelpa, celies uz augšu. Izelpa, atverās zieds, ieelpa, savāc augļus. Izelpa. Un tu to dari savā ritmā, savā tempā. Varbūt mans temps ir par lēnu, tev var kustēties elpojot daudz ātrāk nekā es. Varbūt tās mans temps tev ir par ātru. Elpo savā, kusties elpo savā ritmā. Un pēdējo reizi savācamies šīs sēkliņas un liekam uz leju. Un šajā reizē mēs to ieliekam vēderā. Paņemam visu skaisto, kājas kopā un liec vēderā. Sāmasējam savu vēderu pulksteņa rādītāju virzienā. Un vēl aktivizējam savus plaukus, lai tas ir aktīvs. Un ar tām aktīvām plaukstām, aktīvu enerģiju izklapējam visu ķermeni. Ir kā pasakam, nu brīd, salies, esi gatavs skaistai enerģijas pilnai dienai. Un sākam ar galvu, izklapē galvu. Un dari to tādu spēku, kā tev ir patīkami un harmoniski. Tas ir tā, kā tu aiziet pie katras šūnas uzsitāji, un turpinam ar rokām. Kā tu aiziet pie katras šūnas uzsitāji, kā plec un saka, labs darbiņš. Jā, un otra roka. Aktivizē enerģijas, iedēļ plezu un krūtīm nesitam, sāni, muguru. Izklapēs dibeni mēs varam tā kārtīgi, tādām augšu ceļošām kustībām. Kārtīgi. Un kājas no sākuma vienu kāju. Esam otra kāja. Ļoti labi. Un atkal nostājies tā, ka pēdzi paralēli viena otrai, plecs plātumā, vai nedaudz plātāk, cel rokas uz augšu. Un tagad veic ieelpas ar galvas virsmu, palīdz tikai rokām. Ieelpas ar galvas virsmu. Līdz sirdī un izelpa kājām zemē. Un atkal turpini. Ieelpa caur galvas virsmu līdz sirdī un izelpa kājām zemē. Un tu vari iedomāties, ka tāda gaismas dušiņa plūst tevī, ieplūst arī elpu, tu ieelpo līdz sirdī. Un arī izeltā plūst leju pa kājām līdz zemes centram. Un turpini. Tā noskalo attīri tevi. Un tu vari liekties ceļos, cik ceļu tu vēlies, vai neliekties maz. Un ar nākošo izelpu, ka būs lejā, mēs ar ielpu ņemam enerģiju, mēs kā no zemes centra. Caur kājām, celto līdz sirdī. Un uz augšu. Un neņem no augšas ieelpu līdz sirdī. Un iezelpa kājām zemē. Atkal no zemes ieelpa caur kājām līdz sirdī. Un iezelpa uz augšu. Vēl 2 elpas cikli. Ieelpa no augšas līdz sirdī. Un izelpa kājām zemē. Un ar nākošo ieelpu mēs ņemam, bet ieelposim teikt līdz vēderam un atstāsim šo enerģiju vēderā. Liec vēderā, sāpļo vēderu, pulksteņa rādītāja virzienā un saliec kājas kopā. Un atkal nostājies.
pēdas paralēli vienotrai. Un varbūt aktivizējās ar šo elpošanu, aktivizējās sirds enerģiju, mēs tagad to harmonizēsim. Liec abas rokas zem vēdera, tā ka plaukst ir visu plaukst, šajā brīdī nav nozīmes, kur plaukst ir virpusē. Ieelpā viešas pusējā plaukstu, cel to uz augšu, ieelp līdz sirdī un izelp plaukstu mainu virzienu un iezāp uz leju. Samaina rokas, nākoši otra roka arī ieelp ceļas augšu. Līdz sirdī samainās virziens un izelp nodās leju. Saharmonizējam, salīdzvarojam enerģijas. Un turpin vēl pāris elpas. Ieelp. Uz augšu. Un izelp. Lai salīdzvaro saharmonizē enerģijas, lai sirdī nav pārāk liels lodzi. Saharmonizējas enerģijas uz tavu centrālo kanālu. Un vēl pēdējā ieelp un izelp šeit. Ļoti labi. Un ņem enerģijas, kas ir apkārt līdz vēderam. Kājas kopā. Iemsē šo enerģiju vēderā. Un atkal nostājies kājas ir plecu platumā. Pārdalētā notrē atkal izabļo plecu uz aizmugurēm uz leju. Un tagad, ko mēs darīsim ar izelpu, teiksim skaņu cu un kustināsim ķermeni. Tātad kustība būs tikai un vienīgi ceļos un atļausim visai augšējai daļai izvibrēt, izkustināt, izkratīties visam, kas var izkratīties. Bet tajā laikā pēdas paliks piekļautas zemē un vienīgā kustība ir ceļos. Un, teiksim, skaņas un pilnībā mēģina atbrīvot arī rokas, lai tās kā tādas lupatiņas karājās un neko nesasprincinot, ļaujot visam kārtīgi izskatīties. Jā, tātad veidzina mierīgi ieelp un skaņas. Ļoti labi, pierimsti. Piever acis. Pavēro, kā jūtas tās ķermenis. Pavēro, varbūt ir kāda vibrācija tavā ķermenī. Sajūt to. Ieklausies savā ķermenī, ieskaties. Un šajā brīdī es aicinu tevi iedomājies, vizualizē, kā no tavām pēdām sāk augt saknes. Tās tiecas lejup un aug lielākas, spēcīgākas, izteiktākas. Un tās tik spēcīgas un dziļi ietiecās, tik dziļi zemē, ka pilnīgi ieskauj zemes centru. Zemes centrā ir visas enerģijas. Un tur ir tieši tā enerģija, arī tā enerģija, kur tev ir viss nepieciešamākā šobrīd. Un no zemes centra, pa tavām saknēm augšu sāk plūst enerģija. Tā, kas tev atbalstīs šodien, kas tev atbalsta. Tā piepild tās saknes, spēcina tās, stiprinās. Un tā ceļās uz augšu, piepildot tavas pēdas, tavas apakštildes, ceļus, augštildes. Šī enerģija kalpo tikai vienīgi tam augstākajam labumam, laimē, labklājībai. Tā atjauno tavu fizisko vitalitāti, reģenerē un dod resursu. Tajā ir brīnišķīga inteliģence, tā zina, kas tev tieši šobrīd ir visvairāk nepieciešams. Un tā ceļās uz augšu un piepild tavu vēderu, tavu mugurkaulu, rūškoru sirdi, plecus, rokas, kaklu un galvu.
Un tad dziļi mierīgi ieelp un izelp. Un es kā milzīgi pateicību var sākt rokas. Lūkšanas mudrā pie sirds izskan pateicību. Šo enerģiju, izskan pateicību paši sev, ka šo laiku veltījām sev. Un pilnībā atgriezies pie sevis šeit un tagad savā fiziskajā ķermeņī, ņemot līdzi to spēku, vitalitāti, resursus, prieku, gaismu, kas piepildīja tagad. Lai brīnišķīgi skaisti ir tavu dienu. Paldies! Paldies, ka biji kopā ar mani un tiekamies! Jā, atkal rīt!